Pateicoties tehnoloģijām, bet ne tikai, tas vienkārši ir cilvēku dabā, ja tu esi pie varas, tu visu laiku testē, cik tālu tu vari iet, un pašreizējās likumdošanas vai varas, vai tā skaitā Eiropas attiecības ar individu var raksturot, kā es personīgi to izjūtu, tās ir vardarbīgas attiecības. Tā ir, teiksim tā, velkot paralēles ar privāto dzīvi, ne manējo, bet tā ir varas greizsirdība uz individu brīvību, kas rezultējās izmisīgā, pastāvīgā, paniskā, pieaugošā kontrolē, kur tu biji, ko tu darīji, no kurienes nauda, kādā tiesībām. Ne, man liekas, šitas izskaidrojums nav ticams. Skaidro vēlreiz, es neticu. Kamēr tev uzsit zila aci vai aizved ar ātrajiem, kas valsts un individu attiecībās nozīmē, ka tev pratina un represē, bloķē kontus, kaut ko citu izdara, varbūt vēl smagāku.